Vidzemes televīzijas vakara vēstīs skatieties. Pacienti, kas nesamaksā par saņemto pakalpojumu, Vidzemes slimnīcai rada ievērojumus zaudējumus. Madonas novadā 6 skolas paliek bez direktoriem, tiek meklēti jauni pretendenti. Madonu par savu pašreizējo dzīvesvietu izvēlējies itālis, kurš atvērs tur arī savu picēriju. Vidzemes slimnīcai pēdējo gadu laikā radušies ievērojami zaudējumi, ko veido pacientu nesamaksātā nauda par saņemtiem ārstniecības pakalpojumiem. Šobrīd summa sasniedz aptuveni 30 000 latu, un kā skaidro Vidzemes slimnīcā, tā ir nauda, ko valsts ar likumdošanu ir noteikusi kā pacientu iemaksu. Cilvēki bieži vien nesaprot, kas tā ir par naudu. Tad es esmu saskārusies gan ar tādu iedzīvotāju viedokli, pacientu viedokli, ka tā ir tātad nauda par kādām papildus ekstrām, par servisu vai par ēšanu vai par viesnīcas pakalpojumu. Tā nav. Tā ir valsts nesamaksātā daļa no pakalpojuma cenas. Otrs, esmu principā arī saskārusies ar tādu viedokli, ka tā ir slimnīcas noteikta cena par kaut ko papildus. Atkārtoju vēlreiz, tā nav. Tā ir valsts nesamaksātā daļa par pakalpojumu. Pacientu kopējais parāds ir smaga nasta slimnīcas budžetam, un tas, protams, negatīvi ietekmē ārstniecības iestādes darbību. Lielākoties nemaksātāji ir pacienti, kas izmantojuši stacionāros pakalpojumus, un īpaši jau situācija pasliktinājās, kad valsts 2009. gadā palielināja pacienta iemaksu. Sākumā tie bija no 5 uz 12 latiem dienā. Šobrīd par gultas vietu stacionārā jāmaksā 9,50. Viņš aizbēg no slimnīcas, piemēram. Es domāju, ka nav nozīme stāstīt dažādos scenārijos, kā tas reizēm var notikt, ja? Bet jebkurā gadījumā šobrīd slimnīcas ir pilnīgi neaizsargātas. Un es teikšu, ka mēs vēl esam salīdzinoši labā situācijā, jo es zinu slimnīcas, kur šīs summas tuvojās 100 000. Un tā ir faktiski zaudēta nauda, kā rezultātā pasliktinās slimnīcas kā uzņēmuma stāvoklis. Mums līdz ar to par šo summu pietrūks naudas zālēm. Mēs nevaram laikā norēķināties par siltumu, par elektrību. Tie visi, kas ir mūsu kā uzņēmuma izdevumi, lai varētu nodrošināt slimnīcas darbību. Lielākoties nemaksātāji ir vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem, kas ārstējas traumatoloģijas nodaļā, bet visapzinīgākie esot pacienti – pensionāri. Lai risinātu jautājums par parādu atmaksu, slimnīca ar pacientiem noslēdz līgumu, atrunājot tā nomaksu par daļām. Taču ne ar visiem izdodas šādā veidā vienoties, un tad jau jautājumu tālāk risina parāda piedzinēji. Valsts likumdošana ir paredzējusi, un mūsu līgums ar veselības norēķina centru, ka tādā gadījumā, protams, kad pacientam iestājas atbildība, tāpat kā jebkurā gadījumā, ja nav kādu maksājumu iedzīvotājs veids. Un tādā gadījumā, protams, mēs strādājam ar kredītu piedziņas firmām. Mūsu firma ir kredīta reforma, ar ko mēs tām ilgāku laiku. Un tad, protams, tā ir firma, kur tālāk strādā ar mūsu klientu, tad ar mūsu pacientu. Vidzemes slimnīcā pauž, ka ir daļa pacientu, kas pat atkārtot izvairās maksāt par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, bet tā kā neatliekamā medicīniskā palīdzība ir jāsniedz visiem, šķiet situācija tik vienkārši neatrisināsies. Īpaši jāņem vērā apjomīgos skaitļus, kam tā nepieciešama. Šobrīd slimnīcā neatliekamā palīdzība sastāda 96%, un, protams, to vidū ir arī nemaksātāji. Valsts ir noteikusi, ka neatliekamā palīdzība pacientiem ir jāsaņem, kaut arī viņš iepriekšējā periodā ir palicis parādā slimnīcai. Bet, protams, ja runa ir par kādu plānu palīdzību vai kādu atliekamu pakalpojumu, veselības, medicīnisko pakalpojumu, tad, protams, mums ir savs reģistrs par tiem, kuri mums šobrīd nemaksā, vai pat ir tādi atsevišķi mūsu pacienti, kas mums atkārtot nav samaksājuši. Lai gan veselības ministrija par šo situāciju ir informēta, pagaidām gan risinājuma nav, un zaudējumi grauž arvien lielāku robu slimnīcas budžetā. Valmierā notiek līdzdalības demokrātijas fórums. Šodien Valmierā un vēl 5 Latvijas pilsētās norisinājās līdzdalības demokrātijas fórums. Šī pasākuma mērķis bija veicināt aktīvu sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darba organizēšanā. Šajā pasākumā piedalījās dažādu nozaru eksperti, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvi, lai kopā meklētu risinājumus Valmierai aktuālos sabiedrības līdzdalības jautājumos. Fóruma ietvaros norisinās 2 paralēlas aktivitātes – ideja galds un ideja siena. Valmierā diskutēja par to, cik dažādos veidos iedzīvotāji var piedalīties pašvaldības darba organizēšanā. Gulbenē nepietiek finansējums ielu rekonstrukcijas darbiem.
ceļu rekonstrukcijas darbus sadārdzinājumu dēļ Gulbenes novada doma plāno ņemt kredītu 8 ielu remonta darbu pabeigšanai no valsts kases gandrīz 300 000 latu apmērā. Taču vai šis kredīts tiks piešķirts, ir atkarīgs no pašvaldības aizņēmumu un galvojumu un kontrolas pāraudzības padomes lēmuma. Kredīta atmaksas termiņš būs 15 gadi. Kā skaidroja Gulbenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Sandra Daudziņa, sadārdzinājums ir radies ekonomiskās situācijas mainības dēļ, un gadījumā, ja kredīts netiks saņemts, tad rekonstrukcijas darbi var ieilgt. Valmieras airēšanas trasē aizvadīts Latvijas kausa izcīņas 2. posms airēšanas slalomā. Sacensībās Valmieras bērnu sporta skolas audzēkņi uzrādīja ļoti augstus rezultātus. Gandrīz visās vecuma grupās tika iegūtas godalgotas vietas. Atšķirībā no citām sacensību norises vietām, Valmieras trasē Krāces vienādās pozīcijās ir visi braucēji, jo ūdens līmenis ir salīdzinoši augsts. Līdz ar to vieglāka svara braucēji netiek nostādīti izdevīgākās pozīcijās. Šo trasi kā treniņu vietu izvēlas ne tikai airētāji no Valmieras un Latvijas, bet arī citu valstu pārstāvi. 23. un 24. jūlijā airēšanas trasē Krāces notiks sacensības, kurās varēs vērot jauno airētāju sniegumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Leduskapju un saldētavu izpārdošana atlaides līdz 50%. Ik rītu es pamostos pirmo reizi, un viss man aizrauja kā pirmo reizi. Cilvēki, kuri nebaidās dzīvot viegli. Skaistums, kas neprasa upurus. Un neveiksmes, kas ļauj par tām pasmaidīt. Man patīk, ka nekas man netraucē. Ibumetīna ātri un efektīvi novērš galvas, menstruālās un locītavu sāpes. Ibumetīna vienmēr tev līdzās. Pasaules čempionāts ūdens motosportā 9. un 10. jūlijā Alūksnes ezerā. Sestdien 13. sacensību atklāšana, 21. atpūtas vakars, bet svētdien no 10. sacensību turpinājums. 23. jūlijā Latvijā gaidāms valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinātais referendums par Saeimas atlaišanu. Vēlējāmies noskaidrot, kādās domās par šo lēmumu ir valmierieši. Saeimas atlaišana manā uztverē ir kaut kāda iespēja. Iespēja uz ko? Kaut ko pamainīt. Jo pie pašreizējās situācijas pašreizējā Saeima vienkārši acīmredzot nevarēja savlaist. Jūs uzskatāt, ka līdzinājā Saeima nav strādājis pietiekami labi? Noteikti nav. Tad es būtu šeit. Latvijā, nevis Īrijā. Vai jūs balsosiet par Saeimas atlaišanu? Nu, protams, balsošu. Kādēļ? Manuprāt, varbūt kaut kas mainīsies. Tagad jau taču viņi tikai sev vien strādā. Jūs uzskatāt, ka līdzinājā Saeima nav pietiekoši labi? Nē, nu, varbūt tur viena daļa jau kaut kas ir no tiem cilvēkiem, kas vispār kaut ko varbūt domā. Bet dīvainā kārtā es nesaprotu to vienu. Kamēr viņš nav ievēlēts, viņš liekas normāls cilvēks, kas kaut ko domā par vispār domā. Bet kā viņi tiek tur Saeimā, tā es nezinu. Viņi vispār tikai sēž un neko nedomā. Tikai laikam par savu kāpatu. Valmieriešu domas dalās jautājumā, vai Valdim Zatleram būtu jāturpina sava darbība politikā. Vai jūs balsot par Zatleru, ja viņš kandidētu kādā no partijām? Es domāju, ka jā, jo viņš, manuprāt, līdz šim sevi ļoti labi parādījis kā valsts prezidents. Jā. Es uzskatu, ka Zatleram vairāk politikā nevajag iet, jo, manuprāt, viņš sevi ir izsmēlis. Viņš politikā ejot tikai zaudējis. Jautājumā par iespējamajām izmaiņām Saeimas atlaišanas rezultātā valmieriešu viedokļi nav vienveidīgi, proti nav vienots nostājs par to, vai jauna Saeima būs problēma risinājums. Jaunas partijas būs, kaut kā tāpat ir Zatlera partija. Un kandidēs arī tie paši ļoti daudz, protams. Bet vienalga, es domāju, ka kaut kādām izmaiņām vajadzētu būt. Nezinu, vai uz labu vai sliktu, bet kaut kam vajadzētu būt. Cerams, kaut ko. Un es piekrītu tam uzstādījumam, kad principā parlamentā ir jānāk tiešām, 30 gadniekiem, jaunai paudzei jānāk. Un vienīgi tādā veidā var kaut kas mainīties. Tāpēc, ka es neesmu par revolūciju, es esmu par revolūciju. Un es uzskatu, ka viss jau notiks tā, kā tam jānotiek, bet jānāk jauniem. Mēs jau visu laiku ceram. Cerēja mani vecāki, tagad ceru es. Vai pēc iespējamām vēlēšanām jūs uzskatāt, ka kaut kas mainīsies? Es uzskatu, ka nē, jo cik zemi nokritus Latvija, tik arī tie viņi būs.
Nekas nemainīsies. Jaunievēlētais prezidents Andris Bērziņš vēl nav sācis savu darbību Rīgas pilī, bet katram jau ir izveidojis savs viedoklis par viņu kā personību. Tāds slīpēts cilvēks liekas. Nav tā kā Valdis Zatlers atklāts pret tautu, bet viņš tāds, jā. Es pretrunīgi viņu vērtēju, bet es ļoti ceru, ka viņš spēs sevi pierādīt. Es nedomāju neko, jo es esmu dzirdējis par viņu tikai sliktu. Tā kā par tādiem cilvēkiem runā vai nu labu vai neko. Droši vien jau tāpat būs kā uz atveru. No sākuma neviens negribēja, pēc tam jau varbūt kaut ko darīs arī tautas labu. Nu, neko pārāk sliktu. Viņš jau vēl nav iesācis strādāt. Valdis Zatlers kā iemeslu Saeimas atlaišanai minēja oligarhu ietekmi. Lielākā daļa aptaujāto personīgi to neizjūt. Vairums valmieriešu balsos gaidāmajā referendumā par Saeimas atlaišanu, Jošams atbalsts Valdim Zatleram, savukārt Andrim Bērziņam vēl sevi jāpierāda. Mācību gadu Mijā Madonas novada skolās līdz šim nebijis gadījums. No novadā esošajām 20 skolām 6 izsludināta pieteikšanās uz vakantajām direktora amata vietām. Bez skolas vadītāja šobrīd Madonas novadā ir 4 lauku skolas – Ļaudonā, Degumniekos, Meitrienā un Mārcienā, kā arī Madonas mūzikas un mākslas skolās. Vistuvāk novada centram atrodas Mārcienas pamatskola. Skola nesen kā renovēta, bet nu tās 65 audzēkņiem nākamais mācību gads sāksies ar pārmaiņām skolas vadībā. Kādam būtu jābūt nākamajam Mārcienas skolas direktoram? Nu, vispār būtu labāk, ja viņš būtu palicis tas pats vecais. Viņš bija labs. Nu, es domāju, varētu tādu pašu kaut ko līdzīgu. Nu, viņš bija saprotošs, izpalīdzīgs un arī reizēm stingrs, ka vajag. Lielākā daļa no aizejošajiem skolu direktoriem ir vadītāji ar ilgu darba stāžu un pieredzi, taču pārsteigumu novada izglītības nodaļai sagādājis tas, ka vadītāji devušies pelnīt atpūtā tik vienlaicīgi, kas sagādā bažas, vai tik īsā laika periodā būs iespējams sameklēt atbilstošus amata pārņēmējus. Laiks rit un mēs dodamies laikam līdz, kur varbūt ir tāda pašvaldības baža, vai mēs vienlaicīgi spēsim ieraudzīt tik daudz cilvēkus, kas spēj ne tikai uzņemties, bet arī profesionāli piepildīt direktora amata pienākumus. Nākamos lauku skolu vadītājus negaida viegli laiki. Skolās audzēkņu skaits strauji sarūk, ir jāiztur sīva konkurence skolu starpā. Viens no pieredzes bagātākajiem, nu jau bijušajiem skolu direktoriem, Artis Kumsārs uzskata, ka atrast labu un savā pārliecībā stingru direktoru ir laimes spēle. Es esmu visu mūžu nostrādājis par muzikas skolas direktoru. Nu, vienreiz gan. Nu tā. 45 gadi nepietiek. Pusgadsimtu. Apnīki jau cilvēkiem. Vajag jau maiņas. Kā tu domā, kādai tai maiņai būtu jābūt? Es domāju, ka der jauni cilvēki. Jauni cilvēki ar jaunām iecerēm, ar jauniem spārniem. Tādi, kas aizstāv augstu kultūru, nevis izklaides kultūru. Ir jāaizstāv mazās skolas. Es domāju, ka drīz nāks labāki laiki, un tad atkal viņas vajadzēs. Un ja tagad tur nepietiek tur kaut kādu skolnieku kaut kādai skolai, tad no lielām skolām vajag tur aizsūtīt trimdā visas palaiņas. Būs skaits, būs palaiņiem, kā saka, bišķiņi jāpieraujās, viņus varēs labāk uzspasēt un saglabāt skolas. Madonas novada izglītības jomas speciālisti cer, ka gaidāmās pārmaiņas neradīs neveselīgu ažiotāžu turpat vai trešdaļā novada skolu. Amata pretendentus novada domē vētīs 15. jūlijā.
Itāļu puisi Marko uz Madonu ir atvedusi mīlestība, taču, lai kaut nedaudz kliedētu ilgas pēc savas tālās dzimtenes, abi ar draudzeni Ilzi ir atvēruši savu Neapoli, picēriju, kas ir kā saulainās Itālijas saliņa pilsētā, kur ziemas visgarākās un sniega parasti visvairāk. Tajā pilsētā Itālijā, kur es dzīvoju, ir tikpat daudz iedzīvotāju kā Madonā, un tur ir daudz picēriju un cilvēki tās apmeklē. Nodomāju, kāpēc gan tā nevarētu būt arī šeit. Tajā pat laikā bija arī jādomā, kā nodrošināt arī savu ģimeni. Marko seju allaži rotā smaids, pašlaik puisis apgūst viņa prāt grūto latviešu valodu un ierāda latviešu ēdājiem, kāda ir īsta pica. Galvenais ir saglabāt itāļu picas garšu, taču tajā pat laikā Marko uzsver, ka ir izstrādājis receptes, kurās ņēmis vērā arī latviešu izplatīto gaumi pēc kečupa un majonēzes, ko itāļi parasti neizmanto. Pirms es atvēru picēriju Madonā, man likās, ka latviešu gaume uz ēdieniem ir ļoti atšķirīga, bet tiklīdz atvēru picēriju, esmu secinājis, ka arī latviešiem patīk pica, kas gatavota īstā itāļu manierē. Ir nedaudz savādāka latviešu garšas sajūta, protams, ir savādāka, bet man patīk. Man patīk tieši tā atšķirība. Es pārsvarā man garšo ar sēnēm. Ļoti gardas sēnītes, un tas siers arī ir superīgs. Acu priekšā šķietami viegli un rotaļīgi to pica ar mocarellas sieru, īsta viegla maltīte karstā vasaras dienā, viegli pagatavojam arī mājās. Svarīgi cept ļoti karstā krāsnī un nekādā gadījumā sildīšanai neizmantot mikroviļņu krāsni. Tas picu padarot līdzīgu gumijai, uzsver Marko. Itālijā lieto mizotus tomātus, ko sablenderē un pārklāja mīklai. Svarīgs ir arī mocarellas siers, un tad liek virsū visu, ko katrs vēlas. Marko un Ilzes ģimenē aug 2 puikas. Vecākais pašlaik ciemojas pie Marko vecākiem Itālijā, bet jaunā ģimene tikmēr domā, kā pilnveidot biznesu šeit, papildinot piedāvājuma klāstu, lai ģimeni varētu uzturēt. Jaunais uzņēmējs jau saskāries ar Latvijā tik ierasto birokrātiju. Birokrātijas Latvijā ir vairāk nekā Itālijā. Sākot strādāt, izrādījās, ka tik daudz jāizpilda papīru. Piemēram, kases aparātam žurnāls jāizpilda no rīta un vakarā, kur pretī Itālijā to izdara reizi mēnesī un tad atdod grāmatvedim. Lai arī Marko atzīst, ka šeit viņam visvairāk pietrūkst Itālijas kalnu, vecāku un draugu, Itālijas garšas buķete jūtam arī viņa gatavotajā itāliskajā kapučīno. Itāļu kapučīno taisa tā, ka uztais espresso kafiju, kas ir ļoti intensīva kafija mazliet. Un tad saputo un uzkarsē pienu ar kafijas automātu. Viņš paliek karsts, uzpatojas daudz piena putu un to visu saliek kopā, un tas ir kapučīno. Starp citu, vai jūs zinājāt, ka picas pirmsākumi meklējumi tieši Neapolē? Leduskapju un saldētavu izpārdošana atlaides līdz 50%. Sian Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikali piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Vasaras sezonā piedāvājam dažādus peldbaseinus, piepūšamos matračus, bumbas un daudz citu tīkamu lietu. Par patīkamām cenām jūs atradīsiet arī peldkostīmu, kas domāts tieši jums. Karstam laikam vēsas lietas. Snaiga leduskapi priecēs jūs gan ar vēsiem dzērieniem, gan palīdzēs produktus saglabāt svaigus pašās karstākajās vasaras dienās. Sian Nodus iesaka laicīgi gatavoties ziemai. Pie mums viss nepieciešamais ziemas krājumu pagatavošanai. Gaidīsim ciemos! Tirdzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85, Cēsīs, kā arī saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Pasaules čempionāts ūdens motosportā 9. un 10. jūlijā Alūksnes ezerā. Sestdien 13. sacensību atklāšana, 21. atpūtas vakars, bet svētdien no 10. sacensību turpinājums. Sarunas ar klusumu. Vakara meditācija sveču gaismā un austrumu mūzikas dvēsele introvertās mākslas festivālā Ad Lucem. No 5. līdz 10. jūlijam Rīgā un Vecgulbenes muižā. Festivāla kulminācija – meditācija čellam visas nakts garumā. Biļetes – biļešu servisā. Informācija – www.adlucem.lv. Šis ir Aldis. Normāls vecis.
Tomēr reizēm Aldis rīkojas stulbi, jo pāris glāzītes viņu nekavē sēsties pie stūres. Šis ir Aldis. Normāls vecis. Stūrē skaidrā. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Ik rītu es pamostos pirmo reizi, un viss man aizrauja kā pirmo reizi. Cilvēki, kuri nebaidās dzīvot viegli. Skaistums, kas neprasa upurus. Un neveiksmes, kas ļauj par tām pasmaidīt. Man patīk, ka nekas man netraucē. Ibumetīna ātri un efektīvi novērš galvas, menstruālās un locītavu sāpes. Ibumetīna vienmēr tev līdzās. Grāmatu veikals Jānis Roze piedāvā 2 lieliskas pavāra grāmatas. Grāmatā Grilēsim apkopotas vairāk nekā 100 interesantas receptes gaļas, jūras velšu, dārzeņu pagatavošanai. Bet grāmatā Uzkodas atradīsiet padomus, kā pagatavot picas, pīrāgus, dažādus iesmiņus un fritētus kārumus elegantām pirksteņu uzkodām, ko pasniegt viesību sākumā. Līdz pat jūlija beigām, iepērkoties virs 3 latiem, jums ir iespēja laimēt dāvanu karti Dormeo matraču iegādai 350 latu vērtībā. Tikai šonedēļ grāmata Amaija maksā 3 lati 25 centīmi. Uz tikšanos grāmatu veikalā Jānis Roze. Laipni lūgti vīnu pasaulē. Šajā saulainajā vasarā Eirovīns veikals jums piedāvā augstākās klases vīnu izlasi no dažādām pasaules valstīm. Karstajā laikā īpaši iesakām nogaršot baltos un rozā vīnus, kas ir viegli un atspirdzinoši. Jūlijā Eirovīns veikalā ir Francijas dienas, un visiem Francijas dzērieniem Eirovīns klienta kartes īpašniekiem tiek piedāvātas atlaides līdz 20%. Izvēlieties sev tīkamāko vīnu un ļaujiet, lai vīns atklāj jums savu noslēpumu. Laikrakstā Liesma lasiet, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentūru pārņem Inesis Boķis, kur pazudusi inovāciju ekonomika. Valmieras dzimtsarakstu nodaļai jau 90 gadu. Bērzēnē iesvēta tautas namu. Turpmākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu. Šajā naktī gaisa temperatūra atzisīs līdz +15, +18 grādiem, bet rītdienā gaisa iesils līdz +24, +27 grādiem. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš 4 līdz 6 m/sekundē, brāzmās līdz 13 m/sekundē.